Čau visiem spinningotājiem, makšķerniekiem, feederistiem un visiem pārējiem, bet šodien īpaši spinningotājiem. Mēs atrodamies veikalā Zebrumaster, esam ciemos arī pie Abu Garcia, mēs esam brāļi klēģeri, tie, kas ir skatījušies Līdoka ielenktos, kaut ko zin. Un kāpēc mēs esam šeit? Esam šeit atbraukuši, lai pastāstītu vairāk par ierastajām vai neierastajām kļūdām, ko parasti, cilvēki pieļauj, izvēloties sev inventāru. Kam pievērst uzmanību, kam nepievērst uzmanību, tāpēc aicināsim šīs pāris minūtes vai varbūt nedaudz vairāk, pastāstīsim daudz ko sīkāk. Pirmā lieta, ko ņemt vērā izvēloties kātu, noteikti ir jāsaprot, copēsim ar kādiem mānekļiem, cik smagiem mānekļiem. Laiva krasts varbūt nav tik būtiski tur tādā izmēra ziņā, bet ir cits, kurš copē no pelles, ir cits, kurš copē no kaut kādiem augstākiem bortiem, no basenes, Līdz ar to, to cenšamies piemērot, bet, izmērā no 2,50, 2,70 tajās robežās attiecīgi tie ir labi kāti. Noteikti jāpievērš uzmanība ir testam, tas ir ļoti svarīgi. Liela kļūda, ko parasti cilvēki pieļauj, ieraugot lielu testu, 220 grami, 250 grami, es tik liels nemētāšu, man tur sāpēs muguru, plecs vai kas. Noteikti nepieļaujam kļūdu, paņemot, 90 gramīgu vai testa gramīgu kātu, pamētājam mazo cūciņu vai mazos džerkus, saprotam, tomēr ķerās arī lielās, gribu kaut ko lielāku mētāt, bet uzliekot jau kaut kādus lielos manis, kas, sasniedz tur 28, 30 cm vai pat pārsniedz izmēru, tiem svars jau pašiem ir ap 200 gramiem, un tas noteikti noslogos kātu un var novest pie, to nevajag pieļaut, nevajag arī kautrēties, jo ar smagāku, nevis smagāku, bet ar lielāku un augstāku testu, arī mazākus mānekļus var mētāt. Vienīgais mīnus, kas būs, tu nevarēsi uztaisīt olimpisko metienu, aizmest 61,8 metri, bet tu aizmetīsi, pa 3 metriem tuvāk, ja tu esi laivā, tas lielu lomu nespēlē. Tā kā tās ir tādas galvenās lietas, kam pievērst uzmanību. Jā, un vēl runājot par džerkiem. Ir stereotips, ka džerkus var mētāt un izspēlēt tikai ar īsiem un cietiem kātiem, kas ir ap 2 metri, bet tā nebūtu nav, jo šie big bite kāti, viņi bieži vien arī ir diezgan stingri, līdz ar to arī ar viņiem var ļoti veiksmīgi izspēlēt džerkus, to mēs darām un esam pierādījuši. Nav vajadzīgs vēl turēt laivā vēl 3-4 kopā kātus, lai izspēlētu visus mēnekļus, ar kuriem var veiksmīgi ķert lielās līdekļus. Līdz ar to pašu, ar kuru met lielas gumijas, kas ir 200-220 gramu testi un 2,50, 2,70 garumā, ar viņiem arī droši var izspēlēt skaisti līgani un ja vajag arī asi. Skolīt arī pastrādāt, un veiksmīgi ķert. Ja tas ir tavs pirmais big bite kāds, tad noteikti nevajag pirkt pašu lētāko un nevajag pirkt pašu dārgāko. Pērkot pašu lētāko, viņš visticamāk nebūs visvieglākais, vislabākais pie mānekļu mešanas vai zivju izvadīšanas. Savukārt budžeta klasē noteikti ir labi kāti, to mēs paši arī esam pārbaudījuši, līdz ar to nav vajadzīgs pirkt obligāti 3 reizes dārgāk. Vēl viena svarīga nianse pie kāta izvēles noteikti ir paskatīties, kā saka, šī aizmugurējās roktura daļu, jo ķerot lielas zivis ir jābūt vienmēr gatavam, jābūt ir pozā, jo pēc 1836. metiena tā zivs var pieteikties. Es vienmēr cenšos turēt kātu šeit iespiest sev aiz sevis, padusē, stingri turot, jo sopes brīdī, lai tu vari attiecīgi pie jebkura pieskāriena darboties. Tāpēc es iesaku izvēlēties šo rokturu, lai tas ir garāks. Arī metiens tad ir. Arī metiena, viens ir iespiežot, tas ir zivi izvadot, bet otrs pie metiena, taisot tādu, kā saka, katapultas metienu, tev tik daudz nav jādara ar plecu, kā tu vairāk var izmantot šo garo laidni. Par spolēm. Spoles, manuprāt, ja runa ir par big bite, ir pati svarīgākā komponente, jo laba spole nebūs lēta. Šeit gan brīnumi nenotiek. Pa 50 eiro big bite labu spoli jūs nenopirksiet. Jūs varat viņu nopirkt, bet tā būs vienreizēja pieredze. Un droši vien, ka pirmajā makšķerēšanas reizē jūs arī šķirsieties no tās spoles. Līdz ar to šeit gan ir vērts, varbūt pat, ja uzreiz nav budžets, tad piekrāt klāt, bet spolē ir milzīga nozīme, jo jūs visu laiku strādājat ar smagiem mānekļiem. Tāpat nevajag lolot ilūzijas, ka māneklis nekur neieķersies un rēķinieties, ka jums vienmēr
galā ir kaut kādi 20–30 eiro, kurus jūs negribēsiet pazaudēt. Tādēļ spolē ir ļoti, ļoti liela nozīme. Viena no klasikām, kas ir vēsturiski izmantota lieliem mānekļiem un džerkiem, ir šī te Abu Garcijas spola, kuru droši vien liela daļa atpazīst, bet tā ir klasika vēsture, viņi joprojām strādā, bet viņi ir pasmaga. Tādēļ šobrīd visi, kas makšķerē ar bigbaitu ikdienā un dara to pilnu dienu, nevis epizodiski, ir pārgājuši uz zemā profila kastinga spolēm. Un šeit ir divas izvēles. Lielā izvēle un mazā izvēle. Respektīvi, tas, ar ko mēs ikdienā darbojamies jau vairākus gadus un negrasamies neko mainīt, ir Abu Garcia Revo Beast zemā profila spoles un mazākā versija no tām, kas pēc sava izmēra viņi varētu šķist trausla, maza spolīta, bet neko jaudīgāku šādā izmērā un svarā es neesmu testējis un izmēģinājis. Noteikti, ka ir, bet ja mēs esam atraduši to, kas mums strādā, tad mainīt mēs negribam. Un viņas darba spējas tiešām ir apbrīnojams. Viņas lielais brālis, jeb māsa, ir Revo Toro Beast, kas ir lielāka izmēra spole un tur varbūt lielākām plaukstām, bet tā pieredze rāda, ka arī ar lielām plaukstām maza spola ir gan ērti, jo viņai ir mazāks svars un svaram ir liela nozīme, jo visu dienu tu mētā 150–200 gramu mānekļus ar pasmagu inventāru un tur tiešām tur katriem 50 gramiem var būt nozīme, ja mēs nemētājam pusstundu, bet 10 stundas dienā. Max Drag pievērsiet uzmanību tādam parametram, jo šai mūsu pieminētajai mazajai spolē viņš ir viens no lielākajiem šāda izmēra spoļu klasē, tas ir 14 kg. Tas ir pietiekami daudz, un tiešām es pats esmu no dzelmas cēlis ārā laiva ankurs, kad ir aizķēries nejauši. Tām biežāk pieļautajām kļūdām noteikti ir tas, ka nevajag iedomāties, kad paņems tagad mazu kastīgu spolīti, un mētās tagad 250 gramus mānekļi, tā spola neizģērbsies, viņi izģērbsies. Kļūda numur 2, tas, ka tā spola liekas visa slēgta un viss ir tur tā kā cieta un viss kārtībā. Neiedomājamies, ka mēs par spolu varam izturēties kā pēc veciem gumijas zābakiem, ka var mētāt pa laivas grīdu, pa ūdeņiem, uz nakti atstāt ārā vai vēl kaut kādas lietas. Noteikti spolas tāpatās ir smalki mehānismi, noteikti rūpējamies par to, kā par savu sievu. Vēl piebilstot par spolas izvēli, var rasties jautājums, kādēļ kastinga spola, nevis bezinetes spola. Iedomājieties, ja jums ir bezinetes spola un jums ir 200 gramu māneklis. Katrā metienā jums ir pirksts uz auklas, un jūs ar diezgan lielu spēku visu laiku viņu visu dienu triniet. Es negribētu savu pirkstu tur likt. Un kastinga spolē tas viss ir ļoti vienkārši. Nospiedi, aizgāja, sāk stīt, viss ir apakaļ. Vēl viena kļūda, ko neizbēgami pieļaus visi, kas sāk makšķerēt ar kastinga spolēm, ir bārdas, respektīvi daudz pazaudēti mānekļi. Kā no tā izvarīties? Tātad ir divas bremzes, ir kreisajā pusē spolai un labajā pusē spolai. Lai izvairītos no bārdām, tātad šo bremzi mēs noregulējam tā, lai māneklis brīvā kritienā, atsitoties pret ūdens virsmu, neizraisītu spolas griešanos. To tad laika gaitā jūs varat laist arvien brīvāk, bet sākotnēji noteikti jums nervus saglabās, ja tā inerce nebūs. Otrā pusē savukārt ir bremzes, kuras sākotnēji noregulējiet uz punktu maks. Tas atbildēs arī par bārdas nemešanos metiena sākumā, jo smagāks māneklis, jo stingrākai tā bremzē jābūt, un tad lēnām eksperimentējot vienkārši viņu laidiet vaļā un skatieties, kā jums izdodas. Jums noteikti izdosies. Tā, esam nonākuši pie sadaļas par auklu. Katrs auklas galā stāv ļoti dārgs inventārs. Mūža zivs ir otrs svarīgākais, kas tur galā var atrasties. Tāpēc noteikti par auklām nepieļaut kļūdas ir nenopirkt par plānu, nenopirkt par mazu. Nevajag satraukties. Līdekai arī striķis citreiz nav par resnu. Līdeka izdomājas, ka viņi ēdīs, un ja mēs sevišķi makšķerējam uz lieliem mānekļiem, 35 vai 38 vai 40 auklē, tiešām, ticiet, man nebūs starpība. Vienīgais ir ticība tam, kad vai pārtrūks vai nepārtrūks. Sākotnēji, lai nepazaudētu mānekļus, iesaku sākt ar 0,4 auklu, ja teiksim, pa 0,30 noteikti mazāk neiet, vienkārši tīri, lai nepazaudētu mānekļus vai kaut kādos, ka kaut kur aizķerās, lai nenorautu. Krāsas ziņā
nav starpības. Es pats izmantoju spilgtas krāsas viena iemesla dēļ, iemetot mānekli starp zālēm. Es lieliski redzu, kur es varu izvilkt to mānekli ārā tā, lai man nav katrā metienā tur ziedlapiņu virsū vai vēl kaut kas, jā. Nu, par krāsām pieminot, ir auklis, kurām ir sadalīti posmi dažādās krāsās, pieņemsim 5 metri vienā krāsā, 5 citā vai citām auklām 10 metri. Tas ir labi, ka tu makšķerējot redzi, cik tālu tev māneklis vēl ūdenī ir, no tev nāk tur zaļais tā, vēl 15 metri, dzeltenais tā, vēl 10 metri. Tas dažkārt ir būtiski, tad tu vari attiecīgi pātrināt vai palēnināt to spēli. Katrā ziņā iesaku uz auklām arī naudu nepelnīt, bet netaupīt, jā. Tā būs pelnīt vajadzētu, jā. Bet idejiski, jā, noteikti ņemat vērā faktu, kad ir arī ļoti daudz ražotāji, kas piedāvā auklas, atnākat uz veikalu, atkal vēršamies pie kādas sev paziņas, pajautājam, ko tas izmantojas, cik biezi, cik daudz. Atceramies, kā auklas bojājās akmeņos, siekstās, pa zālēm, pa niedrēm mētājot. Reizi 2-3 makšķerēšana laikā noteikti pārbaudiet pirmos 2-3 metrus, kas ir tiešais pavads. Tie vienmēr, kā saka, nolietojās, nogriežam nost, pārsienam pavadu, copējam tālāk. Tā kā ar auklām, es saku, ļoti svarīgi, lai nepazaudētu arī savu mūžu zivi. Ņemam no sākuma stiprāks, būs drošāk, vēlāk gribam pāriet uz smagākiem rīkiem, jūs izvēle, droši. Vēl var rasties jautājums par šo pinumu skaitu. Klasiski ir 4 pinumu auklis un 8 pinumu auklis. Ja jūs sākat ar Big Bite, jūs nejutīsiet to starpību. Skaitās, ka 8 dzīslu auklis ir izturīgākas un viņas ar viņām tālāk var aizmest, bet es esmu makšķerējis gan ar vienu, gan ar otru un būtisku atšķirību neesmu jūtis. Gan jau ir, varbūt pāris metru starpība. Bet ja tu esi laivā, tad tam vairs beigās starpības arī nav, jā. Galvenais, lai tā aukla tiešām ir izturīga un uzticama. Nu, tiem dažiem metriem tur tā nozīme nebūs tik liela. Mēs tuvojamies vietai, kur nāk spēlē līdekļu žokļi, un tās ir pavadas, un tur ir ļoti daudz vājie posmi, tāpēc mēs pastāstīsim, ko darīt un ko nedarīt, lai nepazaudētu savu mūžu zivi. Jā, pavada noteikti ir pēdējais posms starp tevi un zivi. Tāpēc ir 2 veidi, attiecīgi, ko cilvēki izmanto. Viens ir, teiksim, šīs gatavās pavadas, ir metāla, ir fluorkarbona, ko var nopirkt veiklā, ko kāds cits ir sasējis priekš tevis vai priekš jums. Un ir otrs variants, kam dodu priekšroku es pats un ļoti daudz makšķernieki. No fluorkarbona mēs paši vienkārši sasējam pavadu. Atkal nepieļaujam kļūdu ar to, ka mums ir plānāka pavadiņa, zivs viņu redzēja, saka Dievs, viņu neņems, tāpēc muļķības lielās zivs, ja viņi ieraudzīs kotletu, viņai interesē tikai kotleta, nekas cits viņai neinteresē vairāk apkārt. Tāpēc ļoti svarīgi, jā, izvēloties pavadas ir iesākumā atkal ieteikšu paņemt mazāk par 0,9 līdz 1 milimetram pilnībā pietiek. Man pārkosta laikam ir varbūt 4-5 sezonu laikā vienu reizi. Nu, varbūt... Man neviena, bet viņi regulāri ir jāpārbauda, vai tur nav palikušas rētas no cīņas ar līdekli. Svarīga nianse par pavadas izmēru. Daudzi parasti prasa, man tur priekškam tik garu vajag, tur varbūt vajag īsāku. Ar īsāku pavadu ir ļoti vienkārši. Ja tev būs 30-40 cm pavada, 18 kg līdeka, kurai galva ir tāda, kur ielien manu brāļa galvu iekšā, nu viņai 40 cm norīt nav problēma. Ja mēs jau raustam nabaga džerkiņu, nu, tad viņi var ierīt arī visu metrīgo pavadu iekšā, teiksim, tempā nākot virsū māneklim. Tāpēc nekautrējamies taisīt 70-80 cm garas pavadas, lai tas ir droši. Un arī bieži vien, ka tev pat nav laika, ātri kaut kādu posmiņu nokniem, vari pārsiet un darboties, teiksim, tālāk, ja tev tur bijusi ir cope vai kaut kas tāds. Tāpēc, jā, noteikti iesaku. Protams, pērkat šādas izmēģināt, bet ar laiku nostāties YouTube video ir ļoti daudz, kur kā siena pavadas, uzsienat pats, nebūs neviens jāvaino. Tā, fināla posms. Viss, sākot no spoles kātu un auku, noslēdzās vienā šādā mazā sakabītē, kas ir ļoti būtisks posms. Tam arī noteikti pievēršam uzmanību, nepērkam lētas lietas. Tās noteikti izstiepsies, pārtrūks, sarausies, saspiedīsies un pazaudēsim atkal zivi. Līdz ar to pievēršam uzmanību karabīnēm. Tām jābūt stingrām, cietām. Vislabākais, ja tās ir ar tā kā dubulto drošību. Pietuvojoties jau stingriem un mānekļiem, kas ir jau labākā daļa. Krāsainākā. Krāsainākā daļa, jā, patīkamākā.
ņemam vērā, ka stingri izmēri, teiksim, arī ir dažādi, arī firmas ir dažādas, bet, teiksim tā, ko mēs redzam, pieņemsim, ir zivtiņi tur 12 cm, ja, tādēļ pilnībā pietiek arī ar vienu aķīti, lai būtu mazāk kaut kāda aizķeršanās procents viss pārējais. Savukārt jau lielākām zivīm, teiksim, 26 cm izmērs, ja, jau ir jau attiecīgi. Jau lielāki ar 2 žuburiem, vēl līdzi nāk, teiksim, jā, ir speciāls skrūvs, kuras ieskrūvējās gumijā. Kādam nāk sviniņi līdzi, jau džigavs vai nenāk līdzi, bet tas arī atkarīgs no kādā dzirmā mēs makšķerējam. Tā kā āķus un šos arī visus izvēlamies pārbaudītas kompānijas un arī paprast draugam, ja nezinu. Un runājot par izsvarojumu, tas ir ļoti svarīgi. Es personīgi džigavus nelietoju gan vispār bigbaitam, bet ir šādi un līdzīga dizaina atsvariņi, kurus ir ļoti ērti un vienkārši uzlikt pie tās pašas sakabes. Tas ļauj ļoti operatīvi mainīt mānekļa svaru, un kādēļ tas ir būtiski, ja jūs, pieņemsim, makšķerējat uz kantes, kur vienā pusē ir metrs, otrā pusē ir 3 metri, tad tur ir svarīgi to svaru tomēr pielāgot šiem abiem diviem dziļumiem. Vēl viena ļoti interesanta it kā nianse, bet dažkārt ļoti svarīga, ir šādi te svariņi, kurus var ieskrūvēt pa tiešo silikona mānekļu korpusā iekšā. Kādos gadījumos es to izmantoju? Ja ir sajūta, ka tās zivs ir lēna, tad ir svarīgi, ka māneklis grimst lēnām. Un klasiski viņiem tas izsarojums ir tāds, ka māneklis grimst ar galvu pa priekšu. Savukārt, izsarojot ar pareizo sviniņu, var panākt to, ka ieskrūvējam viņu šeit kaut kur aizmugurs daļā, un tad māneklis grimst horizontāli, nevis vertikāli. Tas palīdz ilgāk palikt līdekas redzeslokā šim māneklim, un dažkārt šīs nianses izšķir, vai jūs tiekat pie dienas vai mēneša vai mūža lomu vai nē. Tā kā jā, šādiem te arī būtu jābūt jūsu inventārā. Tad, kad ir pieķērusies liela zivs, tad mēs viņu gribam dabūt arī laivā, lai viņi varētu forši nofotografēt un forši pēc tam arī palaist brīvībā atpakaļ, lai viņi aug lielāk. Un tādēļ svarīgi ir uztveramie tīkliņi. Šeit sāksim ar kļūdām, kā nevajag darīt. Ir ļoti daudz dažādi uztveramie tīkliņu, bet katram no viņiem ir sava loma. Lūk, tātad kā nevajag. Ņemt miermīlīgo zivju, lielus auduma uztveramos tīkliņus. Tas rezultēsies ar to, ka jums viss sapīsies, jūs griezīsiet ārā, un tā arī būs, kā es iepriekš minēju, vienreizēja pieredze, un tad jūs sapratīsiet, ka kaut kas nav. Otra veida uztveramie tīkliņi, ar kādiem nevajadzētu aizrauties, ja jūs ķerat lielas zivis un laidiet viņas vaļā, ir makšķera auklas tīkliņi ar mezgliem. Kādēļ tas nav labi? Jo zivs pie šiem mezgliem var satraumēties. Viņi var sev radīt vairākas brūces, kur var nokļūt iekšā infekcija, un tas var rezultēties ar lēnu viņas bojājēju. Tādēļ šādus makšķerauklis veidotus tīkliņus lielām līdekām izvēlēties nevajag. Bet kādus vajag? Izvēlēties varam, ja zivi izmantojam, nezinu, ķeram un ēdam. Tad šādus varam izmantot, bet ja plānojam laist vaļā, tad jā, šādus neizmantojam. Bet, tagad tas mūža zivs ir pieķēries, tad vislabāk, protams, ir izmantot šāda veida uztveramos tīkliņus, kur redzam ir silikona pinums, bez mezgliem, ar dziļu maisu, kas ir ļoti būtiski, jo, kad noķeram lielu zivi, mēs viņu laivā neceļam, mēs viņu atstājam ūdenī, un paņemam ērtais rokturīšu, ja, ieliekam laivā, zivs brīvi peld ar muguriņu uz augšu, nevis ar vēderu. Ja? Līdz ar to tad zivi pietiekoši daudz vietas, viņi nekur netraumējās, arī ja viņi ir aktīvi, tur ārdās, grib izlekt ārā, ar pūru iedaroties šeit, nekādas traumas netiek izdarītas. Līdz ar to domājam zaļi, par lielām zivīm ir jārūpējas, mums tās ir maz, jo vairāk mēs tām rūpēsimies, jo vairāk mēs tās paši varēsim noķert. Tā kā izmantojam rīkus tiešām tādus, kas atbilst. Jā, tie ir dārgāki, bet dārgāk ir aizbraukt tepatās uz Rīgu pamakšķerēt nekā braukt uz Skandināviju. Tā kā lielā zivs ir sagūstīta, svarīgi ir tik klāt tam tavam māneklim, kas ir nonācis žokļos. Saudzīgi sev, saudzīgi zivī, varam ātri izņemt ārā mānekļus. Un svarīgi ir, ka rokās ir arī cimdi, jo liela zivs ir ļoti, ļoti spēcīga. Viņa ārdās, viņa ārdīsies, viņa pretosies, un tajā brīdī, kad tās žiletes sāk griezt visu, tad tur vistuvāk ir kas? Jūsu smalkie pirksti. Nākamais jūs gribēsiet droši vien savu mūža lomu nosvērt, un te ir svarīgi nedarīt to, kā varbūt tas ir redzēts kaut kur vecās bildēs, respektīvi ar žokļiem viņu vertikāli karināt. Tā nedrīkst darīt, jo tas var traumēt zivi. Ja jūs gribat viņu atlaist, tad to darīt nevajag. Var ņemt klasiskus svarus, un kā to pareizi izdarīt, ir divi veidi. Tātad pirmais ir turpat tajā uztveramajā tīkliņā, viņu nosvērt,
un pēc tam atņemt uztveramā tīkliņa svaru nost. Otrs veids ir speciāli nopērkami līdekas svaramie maisi, kuru saslapinot, jūs ieliekat tur iekšā līdeku, viņai ir mazāk stresa, jūs nosvariet, atņemiet šī maisa svaru un jums būs cipars, ko ierakstīt Facebookā. Jā. Beidzamais, tā kā viss ir izdarīts, zivs ir palaista, laimīgi fotogrāfijas ir izdarītas. Citreiz gadās tāda lieta, kad zivs ir paņēmusi kaut kur tā, kad āķi ir svarīgos orgānos. Jābūt līdz laivā ir vienām kneblītēm tādām noteikti, kas var spēj pārgriezt metāla āķi nokniept, lai zivs tiktu saucīgi atbrīvot. Un vēl kas ir vajadzīgs, kad āķis ir pārkniepts un laimīgā zivs ir palaista un tu esi apsēdies laivā un priecīgi drebi, ir jānomaina kas, jānomaina atkal ir māneklītiem āķītis, tad mums ir, lai šāds komplektiņš, teiksim, līdzi. Rekur ir kneblītes, ar kurām attaisam vaļā riņķīti, nomainam āķi, lādējam apakaļ dzelmē, ķeram nākamā. Citreiz Ziemassvētki pienāk nevis decembrī, bet maijā vai jūnijā. Un mums ir prieks, ka mēs varam sadarboties ar to inventāru, kas sevi ir pierādījis un uzticams cīņā par savu mūža zivi. Tādēļ mēs kopā ar Abu Garcia un Zebra Master dodamies piedzīvojumā. Līdeku ielenkto 3. sezona būs redzama vēlā rudenī vai ziemā šajā gadā, bet no sākuma mums ir mazliet jāpastrādā Somijā, nekurienē ar saviem čomiem, kuri arī tikpat psihi kā mēs attiecībā uz lielām līdekām. Mēs viņus noķersim, to mēs zinām, cik daudz un cik liels, to gan mēs nezinām, bet tādēļ tas ir piedzīvojums. Tā kā ir forši sadarboties ar cilvēkiem, kuriem sirdī ir piedzīvojums, jo kāpēc mēs makšķerējam? Tieši tāpēc. Ne jau, lai apēstu vēl vienu asaku, bet lai uztaisītu vēl vienu foršu bildi. Jā, un lai parādītu jums visiem, cik makšķerēšana un būšana dabā ir sasodīta forša lieta. Tāpēc, jā, izvēlamies labus un pareizus inventārus, lai ir ko parādīt visiem. Tā kā off we go, kā saka, vai ne? Tiekamies vai nu pie ūdeņiem, vai nu pie ekrāniem, bet tiekamies. Obligāti.